Ja tiktu pārtraukts Krievijas kravu tranzīts caur Latviju, mūsu valsts dzelzceļa nozare zaudētu gandrīz 44 miljonus tonu kravu. Šādā gadījumā uzņēmumu negūtais apgrozījums būtu 1,3 miljārdi eiro, iekšzemes koprodukts samazinātos par nedaudz zem 2%, nodarbinātība par nedaudz vairāk kā 1%, bet nodokļu ieņēmumu par gandrīz 2,5%. Tā noskaidrots kādā pētījumā. Aprēķināt arī zaudējumu gadījumā, ja Krievija pārtrauktu naftas un naftas produktu tranzītu. Tad nodarbinātība samazinātos par veselu procentu, bet nodokļu ieņēmumu par 1,5%. Vissliktākā scenārija gadījumā, ja Latvijai ietu secen gan Krievijas, gan Baltkrievijas kravas, tiktu zaudēts 1,4 miljārdu eiro apgrozījums, bet iekšzemes koprodukts samazinātos par gandrīz 2%. No Latvijas dzelzceļa puses izskanējusi kritika valdības virzienā par nepārdomātu politiku, kas var smagi ietekmēt Latvijas ekonomiku. Uzņēmumu pašreizējās prognozes par turpmāko darbību ir skeptiskas, tāpēc jau drīzumā tikšot pārtrauktas jebkuras sponsorēšanas programmas gan kultūrā, gan sportā.